Vēl viena lieta, kas noderēs 2. semestrī, ir negatīvie skaitļi. Tie jūg gan 6. klasē, gan 8., gan arī 10., gan arī dažreiz pat arī 12. Tā, ja mums ir jāsaskaita vairāki pozitīvi un negatīvi skaitļi, tad vieglākais veids, kā to izdarīt, ir saskaitām visus pozitīvos skaitļus. 3 plus 2 plus 1, tas ir 6. Un tad saskaitām visus negatīvos skaitļus. -1, -7 ir -8. Un tad 6 - 8 ir -2. Tālāk, ja mums bija šīs dīvainās iekavas, tad atceramies, ka, ja mums ir plus mīnus, tad ir mīnus. Ja ir mīnus, mīnus, 2 mīnus pārvērš par plusu, plus plus ir plus, un plus mīnus ir mīnus. Ja? Un tad atkal saskaitam pozitīvos, 3 un 4 ir 7, saskaitam negatīvos, ir -4 un atbildē 3. Un reizināšanā un dalīšanā jāatcerās tikai viens likums, plus plus ir plus, plus mīnus ir mīnus, mīnus reiz plus ir mīnus, un mīnus reiz mīnus plus. Tā ir tā pati īpašība, ko es izmantoju, lai tās iekavas atvērtu vaļā. Tātad, ja mums ir jāsareizina 2 pozitīvi skaitļi, mēs obligāti dabūsim pozitīvu skaitli. Ja mums jādala pozitīvs skaitlis ar negatīvu skaitli, mēs dabūjam negatīvu skaitli, ja, tieši pēc šīm īpašībām. Un, ja mums ir 2 negatīvi skaitļi, tad mēs dabūjam pozitīvu skaitli. Un uzdevums ir atrasināts.